nepatīk, ka Jevgēņija neinformē viņu par Vadima rīcību. Signa nolēma paflirtēt ar Danielu, lai atņemtu viņu Ramonai. Feliks gatavojas vest Helēnu un viņas meitu sev līdzi uz Murmansku. Signa pasaka Olafam, ka Ramona ir viņas māte. Donāts uzzina, ka Helēna precas ar Feliksu. Kaut kas noticis? Kas ir? Nu, parasti tu tā vienas pats nesēdi, tu redzi? Redz, kā viss dzīve mainās, vai ne? Paklau, ir jau vēls. Kas ir slēgsies ciet? Nu, neizskatās, ka vēl nāktu kāds apmeklētājs. Tu vari turpināt mājās. Nē, mājās es nebraukšu. Tātad kaut kas ir noticis. Kaut kas ir, jā. Ar Helēnu saksies. Nu, tā varētu teikt, jā. Nu, bet Donāt ne pirmo reizi. Šoreiz viss citādi. Pēc jūs viena no otra pat tā neatraut nevar. Tu zini, Helēna atrāvās. Viņa pārgulēja ar Feliksu. Ko tu mūldi? Ko tu muldi? Es tā saku, ka ir Feliks palūdz, lai es nokārtoju dokumentus, lai Jaņiņš kur pārvākties dzīvot uz Murmansku. Ielai vēl. Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, tīri vien. Skatoties, kā aizmogam laiks melūn, projām skrien. Viss jau notiks tik un tā, vai tu tici, vai ceri, vai nē. Acis pilnas brīnumiem, šodien un tieši tev. Izapņosim kopā visu pasauli. Kur laiku tā? Feliks taču tikai atbrauc. Es nezinu, varbūt pirms tam sačupojās kaut ko tā. Pakur Helēna pilnīgi nopietni nodomājas braukt uz Murmansku? Viņas jau izsaka, ka nē. Nu, tad kāpēc Zaņuškai ir vajadzīga izbraukšanas atļauja? Es nezinu, varbūt, ka pārdomājas. Varbūt, ka beidzot pielic, ka tur Murmanskā 4 mēnešus ir polārā nakts. Līdzās saka, ka Feliks nekas nav bijis. Un kāpēc tu domā, ka ir? Tāpēc, ka Feliks man acīs visu to pateica. Donči, braucam mājās. Brauc. Tas, ko tev Feliks saka, tur ne šitik nav taisnības. Viņš melo. Kāpēc? Es nezinu, varbūt es viņam baigi iepatikus. Varbūt viņš izdomā, ka ir baigi krūtais. Viņš man liekas, ka tu melo. Kāpēc tu viņam ticam, man ne? Tāpēc, ka viņi izhoģica. Tas, ko tu runā, neštimē kopā. Augusts jau aizmiga? Un neprasīja ne pēc mājas, ne pēc mammas? Varbūt man viņu rīt kaut kur aizvest uz kādām pāris stundām. Jā, lai viņš nejūtās tik aizmirsts un saprot, ka viņam pievērš uzmanību. Jā. Cīza. Labi, es kaut ko izdomāšu un padošu ziņu, jā? Labi, paldies, visu labu. Cīza, tu nezini, vai Jānis šovakar vēl paliek Rīgā vai būs atpakaļ? Es zinu tikai to, ka viņš šodien kārto šķiršanās dokumentu. Jā, es pat to zinu. Man gribējās nosvinēt, ka beidzot tam visam ir pieliks punkts. Mamā, ja Ziemelis šķirs no Santas, tas nenozīmē, ka viņš uzreiz precēsies ar tevi. Man nemaz nevajag uzreiz. Es esmu pacietīga. Es protu gaidīt. Mamā, ja es teiktu, ka es esmu sajūsmā par jūsu simpātijām, es noteikti melotu. Bet tas simpātijas mums ir apusējis. Tu vari beidzot piezvanīt un apjautāties. Mamā, es respektēšu jebkuru tavu rīcību un lēmumu, bet palīdzēt šajā lietā es netaisos. Tu tiešām negribi, lai tā māte ir laimīga? Es neesmu pārliecināts, ka tas, ko tu pašreiz dari, ir tas pareizāk. Ir dās, ir. Tagad viņš gatavs pilnīgi izjaukt mūsu ģimeni. Tas taču ir elementāri. Ko tu man vispār stāsti? Feliksam kaut kam tādam smazai nepietiktu. Tu vien prot kā komandēt. Kas tur tādu tik sarežģītu vot patīk, ka pārgulē ar mani? Kā viņam vispār kaut kas tāds var ienākt prātā? Lai es sagatavoju papīrus, lai Aņiška varētu pārvākt uz dzīvot uz Krieviju. Kur viņš
to no pirksta izīt. Bet nē, jau es viņam to pateicu. Viņš man teica, ka jūs visi brauksiet līdzi. Nārik, nu pasaki to viņam, ka es viņam ļoti mīlu. Helēna, pasaka to viņam pat. Nu, bet tu redzi, ka viņš mani neklausās. Es ģimenes strīdos iekšā nejaucu. Nu, kā man vēl pieredzīt, ka man ar viņu neko nav? Pasaka patiesību, beidz man spraust batons ausos. Braucam mājās, Doši, braucam mājās. Es nesaprotu, kāpēc tev ir iebildumi. Mums ar Jāni vienkārši ideāli saskan. Tu arī viņu cieni kā cilvēku, augstu vērtē kā juristu, uztic viņam savas biznesa lietas, viņam ir tavu ģenerāla pilnvaru. Es saprotu, ka tev varēja nepatikt tad, kad es koķetēju ar viņu, kad viņš vēl bija precējies. Bet no šodienas viņš taču ir brīvs cilvēks. Jā, bet viņš ir Elizabetes tēvs. Nu, un tad kā tas var traucēt? Es nezinu, man ir tāda sajūta, ka mēs nevienas ģimenes ietvaros. Nu, ko tu te runā? Ja māte sajiet kopā ar savu dēlu sievas tēlu, tev tas šķiet kā tāds asinsgrēks. Nu, nē, bet vienalga man ir tāda sajūta. Nepaliec lūdzu. Nu, redzi, mēs tūlīt uzzināsim, vai Ziemels būs šodien atpakaļ vai nebūs. Jā? Jā, kāpēc ne? Labi, es pēc brīdiņa būšu, jā? Labi. Nu, redzi, Ziemels grib man redzēt biljārda telpā. Es iešu tev līdzi. Nē, tu domā, Ziemels vienkārši tāpat zvana, viņš noteikti grib parunāt par biznesu. Bet es tikai ar viņu sasveicināšu. Mamā, vai tiešām tev jāapskaujās ar viņu manā klātbūtnē? Tu teici, ka tu esi pacietīga. Labi. Ja tev tas izsauc tik negatīvas emocijas. Nu, tik labi dzīvojam. Nu, viss bija forši. Un iz viena pārpratuma tu visu gribi aizmirst, sabojāt. Jā, kas man jādara? Jālaiž pa kreisi tagad tev? Es to nedarīju. Klausies, tu man beidz tās pats viņas stāstīt. Nu, Neaiztikt! Māc nomurīšies atslēgas paņēmu. Nelien! tad es sēdēšu. Klausies, tu man spēc var sēdēt, stāvēt, pārsim vēl drauģēļus. Man vienalga pie kājas. Nu, tak Mika, lūdzu, paliek mani iekšā, dod. Ej mājās. Nu, pažāta, lūdzu, Donāķik, nu, lūdzu. Domāt vajadzēja, ko tu dari? Sveiks. Piedod, ka es tev izrauju. Atbraucu no pilsētas un negribējās numurās sēdēt vienam kā piepei. Sastādīs man kompāniju vienai partijai. Kāpēc ne? Šķiršanos nokārtoju. Nu jau 10 stundas esmu kā oficiāli šķīries. Juniors dzīvos pie Santas? Jā, līdz pilngadībai maksāšu viņam uzturu naudu, par to es viņu varēšu tikties, kad man ienāks prātā. Protams, saskaņojot ar Santu. Nu, kā juniors uztver to visu? Droši ne tik sāpīgi, kā es. Lai kā es centos, mamma viņam bija mīļāka par mani. Skumji tomēr. Nu, bija jau arī daudz kā labi, īpaši tad, kad mēs tikko bijām apprecējušies, es patiešām biju laimīgs. Jutos jaunāks, nelikās, ka dzīve rit no kalna lejā. Kāpēc viss tas tā pagriezās, nezinu. Vecums starpība, nu, droši jau es arī pats biju vainīgs. Tu sāc nožēlot, ka izšķīries? Tu zini, par tādiem lēmumiem nekad nevar pateikt, vai tie ir pareizi vai nepareizi. Varbūt, ka nevajadzēja tā steigties, varbūt, ka vajadzēja pagaidīt. Jā, bet Santa taču tevi krāp nevienreiz vien. Es saprotu, ja viņi būtu nopietni iemīlējusies, bet paķert kaut kādu administrātoru, nu, tā ir tāda vieglprātīga uzvešanās, un tas vēl ir maigi teikt. Nu, bet cik es saprotu, bet arī atrodas pie Leona, un tu vienalga esi gatavs viņai piedot. Jā, nu, viņai šis periods ir bijis grūts. Es slims, bieži lietoju zāles, izturēju uz neciešanu. Nu, bet es vienalga Elizabetu mīlu. Un tu domā, ka es Santu ne? Nu, ja tā, tad man nav ko piebilst. Es vienkārši rīkojos, kā es uzskatīju, kā tajā brīdī ir jārīkojas. Es cerēju, ka es iegūšu mieru. Tā vietā man ir milzīgs tukšums.
Čemodānu vestibilā? Pareizi, tūlīt jau laižam. Ko tu čurkā? Feliks, Vienkārši satriecoši izskaties. Pagaidi. To nokavēsim vilcienā. Nekādu vilcienu nebūs. Kā tad nebūs, būs tu līdz Murmanskā. Nē, tas bija... Tu piedod, ka tas sanāca, jā? Kas tad nav? Nu, es vienkārši nesapratu, ko es daru. Es biju piedzerusies. Ko tu biji piedzērusies? Kā tu pie manis nāc, ka brauksim? Tu nebija skaidrā? Nē, tas bija pārprātums. Kāds pārpratums? Feliks, es mīlu savu vīru. Es, karoči, negribu no viņa šķirties. Ko tu atkal tas puika, ko? Nu, puika, okei, varbūt viņš ir puika, varbūt viņš nav tik spēcīgs kā tu. Un mēs tā ar viņu mīlam viens otru. Nu, bet kas tad ar mani? Kas tad es tāds, ko? Feliks, tikai tu man tagad vari palīdzēt. Nu, ja es tev patiku, jā? Nu, vot, karoči, man ļoti vajadzīga tava palīdzība. Ziniet, man ir vajadzīgas romantiskas vakariņas kamīnzālē. 2 personām. Par vīnu man ir skaidrs, es tūlīt izvēlēšos ēdienus. Ēdienu karti varat likt mierā. Mildi jau ir aizgājuši, un arī oficiāns es esmu atlaidis. Bet jūs tak te vēl esat, un tā ir jūsu problēma, ka jūs palaidat savus darbiniekus mājās. Jūs taču strādājat ne pēdējiem klientam. Īpašie pieprasījumi ir jāpiesaka 8 stundas iepriekš. Es par to neko nezināju, tā kaut... Kopš kura laika te ir tādi noteikumi? Kopš šī brīža. Es esmu kafejnīcas īpašnieks, un es varu noteikt, kādi te būs noteikumi. Ko jūs atļaujaties? Es esmu sieviete, pie tam cienījamā vecumā. Lūdzu, neesiet vismaz rupši pret mani. Es neesmu rupišs. Es lūdzu jūs pamest šīs telpas, lai es varētu aizslēgt kafejnīcu. Un tu tiešām domā, ka tu varēsi savu laulību glābt? Nu, protams, ja es viņai piedotu kādu laiku, viņa pret mani izturētos ar cieņu, bet, pēc pāris mēnešiem vai pēc pusgada atrastos kāds jauns mīļākais. Ir grūti, ja tu otram cilvēkam nevar uzticēties. Šajā ziņā man nav nekāda ilūzija. Es atceros, kā bija tad, kad atklājās viss ar Denisu. Viņu uz ceļiem lūdzās, dievojās, ka nekas tāds nenotiks un šeit tev. Nu, vai tad iztrakojies? Lai tad tagad iztrakojies pēc sirds patikas. Bet tad jau nav ko pārdzīvot. Jā, es jau arī sevi lamāju par savu gļēvlību. Es zinu, kaut kā nav laimojoši uzzināt, ka sieviete ar tevi aprec tikai naudas dēļ. Gā. Tā, viss, jābeidz sev žēlot. Jāsāk spēlēt. Tu mēs priekšā 3 bumbiņas, tas nekam nedara. Man šīs vakariņas ir ļoti svarīgas. Es esmu ar mieru atteikties no siltajiem ēdieniem. Pietiks tikai ar vīnu un uzkodām. Nu, vai tas ir tik grūti uzgriezt kā sieršķēlīt vai attaisīt olīvu buņģiņu? Es jums saku vēlreiz, šovakar kafejnīca tiek taisīta cieta. Nu, es zinu, ka man vajadzēja pasūtīt daudz ātrāk. Nu, jā. Bet es esmu ar mieru revanšēties par sagādātajām nērtībām. Nu, teiksim, 20 lati. Kādu vīnu dzersiet? Vislabāko, kāds jums ir. Un pēc 20 minūtēm jums viss būs sagādāts. Brīnišķīgi. Ja vajag, es varu apmaksāt tūlīt? Varam to nokārtot arī rīt. Jā, brīnišķīgi. Vēlreiz brīnišķīgi. Paldies jums. Liels paldies. Jauku vakaru. Paldies jums arī. Aiziesi pie Donāta. Pateiksi, ka tu visu sameloji. Par to, ka mēs bijām kopā, par Murmansku, par Aņišku, par visu. Kā tad tā? Es sameloju. Helēņš. Jā, vienkārši tu biji atribīgs. Tu gribēji man atrepties. Par ko? Par to, ka es es tevi atraidīju. Es ar tevi negulēju. Pabedī. Tas taču neies cauri. Tu tā kā ar mani. Pagaid, tu taču esi godīgs sievišķi. Vienam samalo, otram samalo, malo visiem pēc kārtas. Lūdzu, Feliks, kas tu gribi, lai man dzīve sagriež tagad ar kājām gaisā, es palikšu viena, jā? Kāpēc tev jāpaliek viena? Brauc man līdz ko? Tas ir pārprātums. Kas pārprātums? Nē, vienkārši
vienkārši tā nedrīkst. Nu, lūdzu, es tev ļoti lūdzu, tu vari aiziet pie Donātā. Zini, lai tas Donātiks no tevis arī šķirās un pareizi darīs. Nu, labi, nu... Zini ko? Es iedomājos, ka tu esi izrādās. Viena musmad, otru musmad, kas jums babenēm ir, nevar būt uzticīgs. Feliks, nu, lūdzu. Ja prasu... Negribu tevi redzēt, ej ārā no šejienes. Pat izdomā. Kā samalot, ko samalot? Halo? Kas zvana? Gunāra? Kāds pārsteigums? Kas mani gaida? Man nepatīk pārsteigumi ne darbā, ne ārpus tā. Man patīk, ka viss ir saplānots. Mani gaida. Labi. Piedod, mani gaida pārsteigums. Iešu apskatīties. Pabeigsim vēlāk. Labi, Paldies, ka neteici. ņem par labu. Olas. Man tev liels lūgums. Kāds? Iedosi man Donātā numuriņas rezerves atslēgu. Kāpēc? Nu, viņš mani nelaiž iekšā. Nu, es jums nevaru dot, tas ir pret viesnīcas noteikumiem. Olas, manā dzīvē все kaput. Es kļūdiņu izdarīju, viņš tagad negrib mani uzklausīt. Es gribu viņam atvainoties. Viņš mani nesaprot, es viņu tā mīlu. Olas. Jūs sastrīdējāties? Nu, ja es tagad ar viņu neparunāšu, nu tad все, man laulība cauri, un es nezinu, Mašaņiška paliks bez papas. Nu, Mums tieši tagad ar viņu jārunā. конечно, es taču nezinu, ko viņš tur augšā viens dara. Lūdzu. Labi, pirmkārt, neviens par to nedrīkst uzzināt, ja? Otrkārt, es ceru, ka Donāts man neko nepārmetīs pēc tam, ja? Neviens tev neko neparmetīs, lūdzu. Olas, es to neaizmirsīšu. Все, пока. Feliks atvaino. Es te neatstāju savu putekļu slotiņu. Es 2 numuros biju, nu nekur nav. Nav nekādas slotas. Viena raganu stāsi aizlidoja. Kas tad tev, ko tu tik dusmīgs? Par ko man priecāties? Kaut kas noticis? Babenu mani aptina pirkstu. Es no pašas Murmanskas speciāli pie viņas braucu, lai vesu līdzi. Viņi man ņēma un piekrāpa. Tāpat kā Fimkā. Visas vienādas. Beidz! Beidz, pasaulē ir arī godīgas sievietes. Parād man vienu. Tu uz mani paskaties. Es savu Jānīti nekrāpu nekā, man pat prātā nenāca. Lai gan viņš dzēra un pļēguroja tāpat kā tu. Ko tu tagad man virsū brauc? Nu, un tu nedzer ko? Dzer? Man iemesls. Nu, vai tad es saku, ka nav? Paņems vienu. Nu, nevar jau tevi vienu atstāt nelaimē. Ņem iekšā. Nu, un kas tad tā bija? Sieviete, kas tev piekrāpa ko? Vilkus, ko tu dari? Ko tu atslēgi dabūji? Es neiešu prom, kamēr mēs Ko neizrunāsimies. tu ar mani vari izrunāties? Ko man piegriezušās tās tavas pasīņas? Nē, es tev atnācu pastāstīt, kā bija. Ko tu man vari pastāstīt? Ko? Klausies tu. Ja tu man samalostāji pēdējā reize, kad tu man redzēji skaidrs, kur tu nakti biji? Pie Feliksa. Nu, bet piedod, es vienkārši domāju, ka tu mani krāp. Ar ko?
Es redzu, ka tu Jevģīnija tevi nekaklaro, tu rokas sprādzu. Viņa tevi sābučoja, un tu vēl tur baigi kaifoji par viņas mātēm. Stulbais. Tu esi galīgi stulbais. Tu pienāk klāt, tu nevarēji pajautāt. Pienakt klāt, tu zini, cik man tā brīdī bija sapīgi. Kas tev sāpēja? Tas nav bijis. O, kā es varēju zināt, ka nav bijis, ā? Tāpēc jāskan no Feliks jāguļ, Es biju vienkārši ļoti Tu greizsirdīga. greizsirdīgs, sadomā kaut ko savā galvā, un tad jāskan gulēt ar Feliksu. Nu, tā nebija. Liec mani mierā, es gribu pabūt viens, sapratu, viens gribu pabūt. Lucija? Vai es tev neatrauju no kādām svarīgām darīšanām? Es ar tevi dēlu spēlēju biljardu. Kam par godu tas viss? Vai tad vienmēr vajadzīgs iemesls? Tu proti pārsteigt? Ielies mums vīnu. Nu, kas cits man atliek? O, mēs kaut ko tomēr atzīmējam, vai ne? Iespējams. Es teikšu tā, veltīgi tupinies ar to Helēnu. Viņa tak ir izlutināta, viņa ir bagātnieka meitiņa. Jūs tak sakašķētos pirmajā dienā. Un es teikšu tā, aizmirsti viņu, miers un bērziņš un meklē citu. Nevajag man neviens babeņs. Beidz, tu vēl esi jauns, Feliks. Nu, ja līdz šim es nevarēju atrast, nu ko te tagad? Un galvenais, kādas man tās prasības ir? Lai es smuki ir. Būtā labi. Nu, protams, ka pelmeņus vajadzētu mācīt uzvarīt. Nu, jau vēl zābukus notīrīt un uzticīgi. Jā. Vai tad tas daudz? Nu, nav daudz, un kas tad tas ir? Kura sieviete nemāk pelmeņus uzvārīt? Nu, jā. Un zābakus notīrīt. Un par to uzticību tu paskaties uz mani. Paskaties. Es savu veci ne par ko nekrāptu. Lai man dučiem skrien pakaļ, lai man sola zelta kalns vienalga ko. Ne par ko. Avot, zini, taču, ka man būtu vajadzīga tāda babena kā tu, sirsnīga, vienkārši, nu, tad papazarēt varētu podačku iedzēt kopā, vai ne? Tu tagad joko. Nē, nu, beidz, nu, man tādu, kā tev ar uguni nevar atrast, Ei, bet tu saproti? to nopietni. Nu, pagaid, nu, subdai jau. Tu tā kā esi zelts. Tu pats sev nenovērtē. Nu, ko tu saki? Ko? Ko? Feliks, tu nopietni? Es? Nu, Nē, es tā. nu, jā. Es nevaru tā uzreiz atbildēt. Pagaid, man tā ir jāpadomā. Nu, man kas tur ko domā, centuši? Es Kā es saku, tā ir. drusku padomāšu, un tad es tev došu atbildi, jā. Nu, nē, nekur tagad. Tu saproti vispār, kā no malas tas izskatās? Ja tu pa nakti mājas nenāc, tu visu laiku saki, ka tu strādā. Asīļoši man saka, ka vot tieši tā dara papa, tad, kad viņam tas kiskas kādreiz pārādās. Pareizi. Klausies tikai Silvijā. Tu galīgi stulbais palikusi. Kas es tavam papiņkam līdzīgs? Nē, nu, прости, nu tiešām piedod, raģi Boga, nu, es saprotu, ka es izrīkojos drausmīgi. Nu, es tiešām saprotu, bet es biju piedzerusies. Es vispār gandrīz neatceros, kas tur notika. Nu, Domčik, Dom, es tev mīlu. Dom, tiešām es mīlu Aņičku, man jūs abi esat ļoti, ļoti svarīgi. Lūdzu, piedod. Piedod. Nē, manēs. Mājās ej. A tu? Es palikšu tepat esmu. A Duna pēc tam? Jā, pat to man īzima. Vai, Gunāra, cik labi, ka tu te vēl esi. Man tak tavu padomu vajag. Kā tā lietā? Es te gadiem biju viena pati. Neviena tāda gruntīga ņēmēja man nebija. Un tagad man veseli divi. Un vienam man ir jāsaka nē. Un kuram lai es saku nē? Bet kur tad ir tie precinieki? Nu, tā kā Margots. Margots
Leons man aicina uz numuru. Šampanītis konfekts. Un otrs ir Feliks. Iedomājies, viņš tikko lūdza manu roku. Pak viņš arī teica, ka aicina tevi kļūt par viņas sievu? Nu tak nē, nu vārdi bija citi, bet doma skaidra. Un ko lai es tagad daru? Nu viņi abi divi ir tik dažādi. Margots ir tāds inteliģents, kluss. Un Feliks atkal, jūrnieks, karavīrs. Nu, ko lai es daru, ko? Nu, es saprotu, tev ir dilemma. Nu, būt par doktoru kundzi, tas jau tā smalki, bet atkal Feliksam tas temperaments, pretī tak nevar turēties. No otras puses tam man atkal ir jābrauc uz Murmansku. Bet tas tak ir gaisa gabals, vai ne? Bet var jau mainīt visu dzīvi, var. Un bārenīši ir lieli, viņi tak sapratīs. Nu, Gunār, lūdzu, ko tu klusē, ko? Zenta, es domāju, ka tev sirdī jāieklausās. Gunār, Lai es cits tev priekšā pasaka. abi divi tik mīļi. Tu kā vienmēr proti uzminēt, man tā gribējās pasēdēt, parunāt ar kādu. Un iedzert glāzi labu vīnu. Es to nojautu. Negribu man ko pajautāt? Nē. Tu pats man pastāstīsi, ja gribēsi. Tu taču zini, es šodien biju Rīgā. Zinu. Nu, viss ir nokārtos, mēs ar Santu esam šķirti, es atkal esmu brīvs. Kāda ir sajūta? Nu, jau laba. Visam laba. Leons un Elizabete tikko sastrīdējās. Nu, izmantosim situāciju. Izmantosim. Pieliesim mieļu uguni.